Labdien, cienījamā senjora! Mani sauc Elza, un es mācos skolā ar mākslas novirzījumu. Es jums novēlu lieliskus Ziemassvētkus un ceru, ka jums būs daudz prieka un labu dienu. Iekar egles galā spožu nieku, atdzīvosies dvēsele un nams. Dāvināsim viens otram prieku, kas ar zeltu nav apmaksājams. Ar cieņu, Elza, 2024. gada nogalē. Labdien, cienījamie seniori! Es vēlētos jūs šajos Ziemassvētkos apsveikt. Es jums novēlu skaistus, baltus un brīnišķīgus Ziemassvētkus. Es jums novēlu jautru jauno gadu un daudz laimes dzīvē. Es jums novēlu, lai Dievs jūs sargā un dod daudz spēka un drosmes. Es esmu droša, ka jūs esat ļoti interesants un jauks cilvēks. Nezāģējiet sev par kļūdām. Šī ir visu pirmā reize dzīvot. Priecīgus Ziemassvētkus! Ar cieņu, Paulīna! Labdien, mani sauc Helēna. Es mācos Rīgas skolā 6. klasē, un es jums gribu novēlēt priecīgu Ziemassvētkus. Ar sveicienu, Helēna. Labdien, senjori! Esmu 6. klases skolēns. Manā skolā novirziens ir uz zīmēšanu. Vai jūsu skolā, kad jūs mācījāties, bija zīmēšana vai gleznošana? Man tieši patīk zīmēt, tāpēc es izvēlējos šo skolu. Es ļoti ceru, ka jums tagad ir viss labi. Ja nav, tad es ceru, ka jums viss būs labi. Un lai jums ir laimīgi Ziemassvētki un jaunais gads. Paldies, ja jūs izlasījāt šo vēstuli. Visu jauku no Kārļa. Sveicināti! Klāt Ziemassvētku laiks. Šobrīd risinās dažādi laiki. Tādēļ svarīgi atcerēties to, ka, lai kas arī notiktu, vienmēr jāmeklē labo un skaisto. Es esmu Agate, un man patīk dejošana un dzīvnieki. Mans mīļākais dzīvnieks ir kaķis. Ceru, ka jums būs laba veselība un piepildīsies visi sapņi. Novēlu jums visbrīnišķīgākos Ziemassvētkus. Sirsnībā, Agate!